padod. Nu taču nav pieejams. Jā, man jau bez pasas jau nevar būt, ja nekas, nu. Nu, vot tā, Balgaus, Ēriks Jāņdēls, nu, dzims 1937. gadā, pasi izrakstīt uz 40 gadu, tas ir brīnumtaisni, jā, nu. Nu, un tālāk, lūk, te reģistrēšanas, lūk, iekšā ir tās zīmogs iespiests, un ka ir bijis precējies, un te atkal pieraksts Sigaulijā, kā es biju, un tā kā robeža pāri sekojas, kā bija, un tur jau liks stampiņš, tā viss pasīti pīlujā, dokumenti ir kārtībā, jā, nu. Nu labi, jāiet aiz zirgi jāpāsien, jā. Nēri! Saku pārsik! Savai stūri! Nēri! Un tie jau mies, tikai laikam mēžeļos maita. Ja tas iezols būs uzlecis 11 mēneši. Tā, tas te novembers, janvārs. Tā, decembers, novembers 2. Janvārs 3, februārs 4, marts 5, aprīlis 6, maijs 7, jūnijas 8, jūlijā, uz beigām jūlijā, nē, tas 12, 11 jūnijā, nu var, lai viņš sikujas ņem. Ansits Brencits, Ēriks tā ir nokristījis savu jauno kaimiņu. Ansits tagad ir uzmeties pa brūganu viņa ķēvei. Savulaik zirdzīši Eiropas dāvānu pierobežniekim. Uz šejien viņa atved no tālens un iespundēja aplokā, bet Ansits pārlec pāri pa žogu un nu dzīvo pie Ērika. Viņi abi garīgie radinieki. No, ko tu izdarīšu? Nu, vien kundze nenāk šitos apstākļos, ja man būtu vasarina drītīgi. Jā, apskatās visu un padauz plecu un aiziet, jā. Pašam jākovās ar visu. Jā. Uzreiz bija gaišāks, ka iztīra no kvētina. No.
Viss jau man saka, ko tu dums, jokā man kaut kur ir, es tak nevaru pilsētā dzīvot, nētāties pa tām ielām. Nu, man esi te piedzims, kur piedzims, tur ir jānosprauks, kā saka. Ēriks Īsbīšs matrozes, kādreiz apceļošs visas pasaules okeāns, piespiedu ceļojumā uz Sibīriju viņu un vecāks aizsūtīja padomu vāru. Tur Ēriks iemācījās lāčus, medīt un gruntīgi lamaties, bet Latvijas otrās brīvvalsts vāra Ērikam atdeva tēva mantojumu palieks. Un šite, gal galā Eiropa atnākam viņš sagaidīs savās smagās mašīnas bleķa būdā. Jūs savu veselībai. Nenodzer tik savu. Nu, es jau nav bijis alkoholīts un dzērājs nav. Jau nav bijis, ka vēl būs. Знаю сам, что говорю, с неба звездочку Vēl достал. zerā šņāp. Ko? Zerā šņāp, es kā gribu ieraut. Otrs glāzīt nav. Izgaros viņš. Nu, liec otru. Māter nelaid ārā kafē. Nu, mēs tā kā var tā nocopnāties tā te sasistis. O, tad tev nav ne trusīts, nekas tāds. Ne gaļgabals, ne stīns, ne. Jau. Drus treknāk, tā es varu nolūst. Vakarīs es neko pārāk neēdu. Ceriņģivim un Latvijas brīvvalstī šūpuļsvēki iekrīt vienā dienā. Šite pierobežā Ivs jūtās patiešām savā ādā. Kaut arī Ēriks Ivs Kubinā doties līgavu meklēt, ārpasauli viņš apciemo reti. Edus, kā mēs Ērik tādā jaunā Eiropā dzīves. Neviens jau neprasa, kā tu dzīvo, ko tu dari, ko tu ēd. Neviens to neprasa. Nav jau tā kā bija komunistu laiki. Visur bija sludinājumi, visur tur vajag strādnieks tāds, speciālists tāds un darbi visur. Maz bija, jā. Maz maksāja, negrīd nākuja atlūgumu iekšiet, ko vairāk. Tu, Ērik, tu zini, es visu laiku laukos nodzīvoju, es tev visu pasauli izmaisīs un es tur nekā no dāmām nesajēdzu, nu. Vajag precēties, tas saprot. Kā te izzini? Agrāk es biju tāds svētūs, bet tagad es arī svētūs Dievu ticu, bet es tomēr ņemu viss. Neizskatās, ka tu būtu svētūs. Kas ēdams un kas dirsams un kas kustas un uzpūd, tāds smagu paēgot, kūpinātais, zivtīd, lasīts vai nēģits. Nu, uzliec speķi. Tu tā jau ir esams nobarojies. Nu, bet tā būs tūkst, es varēs vēl raud, bet tagad es vairāk nevaru raud. Sūdīgs jubiļās ir. Tu nekas nav, ne saimnieks, nekas tāds dubļu mālers, ne? Ko tev burķi mēdi, es sāku sliemut tev burķi. Vai pļūtīt. Nu, uzliec speķi. Vai dienas, kas pēdama būs tagad laika. Nu, es jau sāku murkšet. Tā laikam saimniekam palika kauns, domā, nu jau tā kaimiņi nepāēdināt dzimšanas dienā. Jā. Par to mēs uzliči kaut ko. Tā ir? Kapi ievaldi vai? Nē, nav. Paldies, es tinas ģēbās tev. Es tā varu palikt vispār. Tomēr. Tā, man pindi gribas. Es iet uz māju. Viss. Labi, jau veselīgi un viss
Apsveicis tev veselu kā nākamais atnāk. Un dāvans nekas nebūs, būs citreiz un jā. Kad tad tu atlaidīji sakā? Man toki 101 darbs, jāptājumā, tu pats zini. Nekas nav tik izdarīt. Amba, gultiņā, viss labi. Ēriks no Nāburga papaļim 80 latim nopirkt smots. Nekādas papīra būšanas un reģistrācijas nav taisījuši. Sasitu šauvas un tagad Ēriks ir braucam rīki īpašnieks. Kas tie atramoja? Neviens jau neko neskatās. Viss tikai mizo, kā tik iet. Bet kā iztaisīt kaut ko pieteikt, nehujā. Maic. 264 jauns motocikls. Jāvelk pēc dzīves. Apakšā teka nav, bet te gan jāstum pie sienas vai pie galvas nestāv. Nu kā, jauns ražojums motocikļam, tas te ir. Lūku, viss pagriezeni klā, nav ar rokam jārāda. Ansits vēl nenojauž, ka drīz no Ērika šai saulē būs jāšķirās uz visiem laikiem. Pa brīvību ir jāsamaksā. Nav Ansits, Brincits vairāk. Nav. Aha, sāk postīt. Asins. Zirgs tak saprot. Sāks tagad tūlīt krāpt. Jā. Jūs Sūksbrāli likvidē šodien. Viņš vazājas uz riņķi un neklausīja un nāk pavasars visu, viss sāk sūdzīties un... Jā, protektors uz to pušbrūcis sāna. Savu draugu un garīgā radīnē kapviet jāsarūpē, kamēr vēl nav satums. Citādāk plēsoņas izvāzās kauliņas un pāri paliks tikai asins pils sniegā. Te ir 2 kājas un tur ir 2. Un galva, viss asts. Un āda. Āda viņam nav ko vajag. Ot, Ansīt, tev viegls bija. Eiropa nāka gaisam, uz alēnu mājām velk elektrolīniju. Ēriks kā vienmēr viss revidē un, ja vajag, neliedz padomu, kaut arī viņa būdai šī līnija ies secen. Darbi jāpabeidz līdz pavasaram, tā ir Eiropas projektā ierakstīts. Ziemassvētku diena alēnos neatšķirās no citām dienām. Arī ziemas saulgriežos kādam ir neatlaidīgi vezums jāvelk pretī gaismai. Liksim tā, ka tu pirāt etiķeti redz. Jā, bet galvenais jau šito te vajag. Mēs arī daram normālu šķāri. Krūtku nevar. Tas jau nav krutki, jo tas ir oriģināls spirts, tā tev krutku. Neiesim pa vidu, liet, šitā te liet. Tas Man amerikāņš. tagad neliec, tak man priekšā man tikai gals krūzītis. Tā, Ēri, tu sēd uz to, kas lai tavu ģīmu vairāk redz. Man, lai mazāk redz.
Kas neslūdzīs, jauns taisīsi, ko tu tur domā? Vīksni Induls ir pierobežā izdaudzināts amatnieks un Ērika tuvākais kaimiņš. Pēc vārda kabatā Induļam nav jāčamdās. Trāpīgi tas jau ir uz mēles kopš tiem laikiem, kad viņš vadīja kolhoz būvbrigādi. Ņem pāris viņas jāskandina ir un skaties acīs. Pie vankšņiem. O tā jādarīt. Nu, ej, pie vankšņiem. Pie vangas, kur vangi ir šī pusē. Nu, o tā te. O tad, lai iet. Jā, uz. Lai tas būtu jaunais gads būtu vēl laimīgāks nekā bija vecais Dod gads. Dievs, jā. Dod vēl nodzīvot to gadu. Jā, un tad dzeram. Jā. Es neticu tai lietai, kad būs Eiropas Savienība, ka to robežu atklās. Tik atklāti, kad Ēriks varēs tikt uz Stāgiperu, vai es varēšu aizbraukt uz Lilli. Tā kā es Krievlaikos gāju pāri. Mierīgi. Es aizbraucu savu velosipēdu, atvedu produktus un tā tālāk, un tad jau bija savādāk. Bet, neatgriezīsimies pie tiem laikiem, bet es neticu tā lietai. Tāpēc es balsoju pret Eiropas Savienību. Vai man uzskata par nodevai vai par ko vai? Par itīgām ieraudām stipro ērgaļu alu, jaunagādu un Eiropu gaidītām kaimiņi nadzīgi spriež par to, kāds burkanins un kāpostiņas drīkstēs audzēt, kāds pienins būs jāslauc, kāds izskatīsies zirga pass, un vai arī vilka pass neieviesīs. Un jo vairāk spriež, jo mazāk skaidrība galvā. Došanās pēc pensija Ērikam ir svēta padarīšana. Katru mēnesi 17. datumā viņš vīkšās 200 km garā pensijas ceļojumā uz kaimiņu zemi Igauniju. No āgra rīt līdz vēlām vakarām Ēriks gan kājām, gan braukš ceļo, līdz atkal atgriežas pierobežā ap pilnu aku nomulīgu noskaņojumu. Tere! Nu, ko tad tik daudz gads vai šiet? Tī cauri, jā. Tā jau ir žiebs netais, kā saka, jā. Labāk atnāk 15 kilometrus apkārt uz Rīņas līgrūta, bet, vismaz iznāca savu, jā. Nav nekāds bēglis bijušies. Jā. Jā, Ēriks. Loks! Padevies, jāvelk. Izprietes mait. Jāvelk uz noriem cie. Nevar vairs savilkt. Ēriks. Pēc pensiju turnējas Ēriks ir gaidīts viesis visur. Rocība un gārstāvoklis kādu laiku turās augstā līmenī. Jautra dzīve un kompānija Ērikam patīk, un jūrnieku dāsnums ar vēl nav izsīts. Kur tā dāma placināt divas palīdz? Kas tas tev bērni, johaidi, tas tev bija dāma, kur tu smējas, johaidi, pa bērni, nu? Nu, kur tā man draudzenī? Nav vairs. Kāpēc nepaņem bišķi? Повыше.
kas vēl? Vai, ko labs savs. Āgars neapšaubāmi pierobežas gruntīgākais muzikants. Kādreiz viņam pat savu blici bijuši, tagad gan Āgars muzicē savam priekam un kaimiņim. Man nav kā visa bruģis iedošās. Ar asfalta sodu apaus. Man bāga ir sirdīs, kā ir sirdības sārti došajā. Man atrasit visas izdraudz. Būtu kurš, tas varēja būt baidās. Блядь, tas bija ritīgi. Нема нікого. Ej, mēs nevarējam līdz. Tas ir čotko, Vita vēl tā, jā. Cilvēks atbrauc šeit sev dzimteni dzīvot un mocas te tais kaut ko un dzīvot tur malā. Viņam baigi grūti, ne elektrība, nekā nav, jā. Un viņš tomēr nepadodas, tāpat dzīvot zirgi ārā visu. Ne jau pavelt Toļiks Ēriks slavē un uzliela. Abiem drīz sāksies koku bizness. Un cik veiksmīgs tas Toļikam būs, ir atkarīgs no Ērika labvēlības un paša apsviedības. Nu, es ir tāda biznesmeni, ka man ne tikai Latvijā, man vēl kaut kas, jā. Bet diezgan daudz šeit ir, kas, nu, es nezinu, kāpēc tā notiek, bet beigāt likteni man šeit, nu, karoči, nu kā, savērt kopā. Tagad jau zulīgs un zulīgi nav jau kā ļumeni cilvēki, kas ir zimuši. Ja te jaunieši visi nevar uztīdināt, iedod vēlam pirkstēt savu roku. Daudz zinu, tāpat tautiet tagad uz prieku. Viens no Ērika sapņiem ir piepildījies. Barter darījumā koks viņš šoreiz iemainīs pret padomu laikā taisīt traktoru. Apsnīdis un mēms dzels zirgs tagad stāv sētā un gaida, kā saimnieks liks iepūkstēties pagurušai metāla sirdī un sāks apārt aizaugušos laukus. Ēriks turpinās sapņot, jo bez sapņiem te ir grūti izdzīvot. Lieldienu rīts diezgan spirks. Varētu izdoties tiem, kas dodas mazgāt muti, kā jau tas ar ticējumiem viss saskaņā. Bet mēs turpinām savu programmu. Topošais jaunais radio un televīzijas likums paredz ieviest abonentu maksu par sabiedrisko radio un televīziju. Likuma projektā nav noteikts, cik liela būs abonentu maksa, par to būs jālemj valdībai. Nacionālās radio un televīzijas padomas iepriekš izstrādātā koncepcija paredz no mājsaimniecības iekasēt vidēji 60 centīmu mēnesi. Zālīšu Guntai smagā malks ķerri jāstum pašai. Dēlens skolā, bet citu vīrišķu mājā nav. Gunts kaimīšs Āgars uzvelk kupulu dūmu un prāto, kā sapravīt Ērika mots. Remontdarbi nesokās tik glūdi, kā sākumā bija punkterēts. Toties Induļam šefts iet pa pirmo zortu. Pamat malks šķūņām jau drīz būs gatavi. Uz Jāņim jāpošās spārsvēkim. Jaunpeitēn mājā
arī cerīgi jaunumi. Elfiņi ratiņos guļ. Pierobežas zvaigznēs ierakstīts viņas liktenis. Kāds tas būs, to rādīs laiks. Ivam gan šopavasar viss pa vecam, kamēr tīrumu vēl mitra var uzpīpēt. Ziemas laiku un bēders Ērika ceļā aizšķūrē agri traktors, bet Ēriks tikmēr makten sadūšojies sarīkot pamatīgi sūdu talku. Talcinie gan nav daudz, viņš pats un viņa ķēvēl. Nāc, nu, atpūtas. Nu, kas ir? Nāc, nu, nāc, nu. Iesi tas ir viss. Ļauj tu vilcies, ļauj. Te tā tukša izbraukt. Drosku. Pa ceļu, bet pa vēd, nav vilci vai neža, vai te tu nehuja nav. Laiki tik kavētēji, būtu jau aizbrauc tīruma un jau izkrāmies drīz. Nehuja. Ei, nu, sāk sniķoties, nu, ei, nu, savaldīs jau kaut ko, nei, nu, jāņem atkal pavārs, te grūži, nāc, ies, nu, nāc, nu, nāc, nu, nāc, 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 Galvenais, ka zemnieki iekšā ir gars. Neiet tā, ka baltrots viņš nomazgājas, te jau velc. Netīvs un melts un sūdas iekšā viss, jau vairāk ierokos, jau labāk, jā. Nu. Vai. Skaties, sākas iesāku uzreiz, ko ceļš paliek savs. Nāc, nu, nāc, Alēna saimniecei Ilūtai šodien liela diena. Vecais dīzeļu ģenerators vairs nebūs jākurbulē. Beidzot Eiropas elektrība bija klāta. Alda traktors iešvunkājās no kalniņa un steidzās palīgā gaismas meistarim. Nu re, viens rokas vēziens un Alēna mājas elektrifikācija notikusi, gandrīz vai vienlaikus ar Latvijas pārtapšanu pa Eiropas dalību valsti. Kukaiņu pirtiņu atagadīja Eiropā. Pēršanās un garu uzmešana gan norīs tāpat pa vecam. Sestdienās. Baloģāns atnāk mājā un stāst. Nu, mēs ar Baloģānu tikai... Nu, zini vai, ja tu man arī izvaros, tad tu vecais restem sēdēs. Un es tev kā liks pa to kultu un vairāk mēnesi gadu viss nevidēju. Nu, jā, saprotams. Kukaiņu vīja 6 bērnu māte. Viņa lieliski saprotās ar zirgim un dūšīgi māk izkamanderēt vīrieši. Zini, ko vecais kara bāle? Būt atnesi man no dvievu. Tu zini, vai tev ir pauka lielākā vecam cūkuļam? Tu tā ienes iekšā Kā iemetis nāvēs uz tavu? Dālis gults, sapens uz vilcis. Man nāk smieklā jums taču. Erzerīti, puses nu tā kā jaunai meitnei jau, kad pie pupiem pieskāries. Ja? Vajag tā asaku tā dabūt.
Uz muguru guļ sātāks laikam, ka nies, ka tā te jābērzē. Lai te mums! Skaistā filmā! Rakši monka, man atķerās rokas! Piešuru! Lai porši tajā! Pagriez viņā posēr! Tu ej gulēt, tu brēda, tu man sāk ost vai bļaļa! Nu tik stipri ne, zād no. Es to teicu, kā vajag rīvēt. Ko tu atnāc uz piesti, bļaļ? Nu tik stipri es nav pieradis. Pieradīs. Nu pieradis. Iemācīšu, kā vajag rīvēt. Tad tas būs pa vēlu, ka man ād būs no uz Paulīnu. Tev ād var būt no. Nu kā, tā viņa skaties uz virs tev virsū. Nu, tas ir labi, tā kā cūkni man. Nu jā, bet tas kā un palēnam tā. Vidēji. Uztais saka muguru un tad tu varēsi. Tas vairs nevarēs neko darīt. Ne gulēt, ne amzelēties, ne. Labi, pietiek. Ērikam šad tad patīk paamzerēties un paklačoties pa veceņvīzei. Es tev nobučoju. Klačs, Tāru, tu netaisi tā klačs! Es netaisu neko, es tikai parunāju tā tev. Ja ceriņi ritai visi mutē, tai visi šur piksaros, tu saproti to vai? Es zinu to. Šeit Dievs nav nes uz māju. Duēļs man, duēļ vēl ir mājai, tu distuvi. Tev zin ko vai, tāpēc, ka tu aprunā mani. Es nekad neaprunu, es tikai pasmēju. Pašau tu dist, mērk. Ko pēc citas sievas, tāpat kā Lenets. Agri iekāvu. Nu, agri strādāju tur un kundze sagājās, laikam dabūja rungu un patīkas un vecs nevar tā un dabūja zina tā sakāvu agri un vaļā no darbie. Nu, jaunība, joptvējumai. Nu, zin, kā neprecējas vecs. Tu gribas kaut kas kādreiz. Jā. Tikai nestāst tā kā rokā. Būs, es saku, vainīgs. Es jau tāds nav. Jā. Nu. Viņš jau no Maskavas. Taisa Maskavu virziens uz Vāciju, uz vakariem. Jā, pār Baltijas jūra tepat, no Liepājas laikam drusku vēl pa kreisi, jā, viņš tur pat tā ir. Nu, tas te ir tas maršrūts. Tas jau ir 10 kilometri augšā, 10 000. Jā, es tak veselu gadu, 11 mēnešus mācījos. Mācīju aviaционный механик по турбовинтовым двигателям. Viss izmācījuši. Pēc tūs pat ir lidojuši, baļēt, tu davā bija. Es saku, iedomana parulēt un skatās. Zālīša Armāns ir vienīgais vietējais iedzimtais tīns. Pierobežs nākotnes cerība. Ērika mājā, kā teicams, piepalīgs Armāns ir vīra darbos. Viņš apgūst šejienes nerakstītos dzīves likums, lai pats tos varētu turpināt. Iedod pumpu, Ērika. Mīksti vai? Jā. Ākurs jau teica, ka viņam ledīs garām. Kāpēc? Tāpēc, ka nezinu. Kamera druski. Es taču nezinu. Jā? Jā. Uz otru dzenu priekšā, še, manometrs. Jā. Ko tas nāk šodien traktors vai stāra vai? Rītdien. Ko? Rītdien. Šodien, ne? Armantam jau vispār, ja viņš galvi smag, nekur nevar mācīties, tā viņam ir cauri. Te apkārt neviens tāds nav. Viņš viens pats jau nekur. Vasaras saulgriež tuvojās, un pierobežā valda pirmsjāņu rosība. Atkal traktums.
Nu, ot tā. Kļaviņa Kaspars ir kārtīgs ģimenes galva. Viņam vienīgam pie mājas ir balts karoga kāds, ko karogu uzvilkt. Katru dienu Kaspars brauc tālu prom no mājas strādāt bankā, bet vakarā atgriežas. Svētku vakar svinīgo daļu Ēriks ir nolēmis atzīmēt ar savu iesūnojušā traktoru motoru iekurbulēšanu. Armāns izlūdzēs vienu līkumu izlaist jau pirms līgošana. vakari svecīšu gaismā, mūsu dvēseles ieskandinās. Un piere, kad piekļausies pierē, tikai acis gan mīlēs, gan rās. Svēki aizlīgot, kļaviņi pļāvās zvilnē sutīgi sienu talka. Daigai lielākais smagums jāceļ pašai, Kaspars bankā latiņas pelna. Puikas gan ir malāči, piepalīt cik spēdam, un vēzums topīt tindīžens. Palīgā nākt solīši kaimiņu Saša, bet auš nezinu, kur pazudis, kad Daiga avansā viņam 2 latus samaksai. Когда нажру сметаны, тогда ты скажешь, вот такие вот, блин. Подвигши ты, как ты пойдешь. Когда я начну все рвать, тогда ты увидишь мои слова. Sašs vēl aizvien mājo pie saviem vecākiem. Viņš iecerēs kļūt par policistu un atriepties visiem, kur viņam kādreiz ir nodarījuši pāri. Mani vecāki bijuši kādreiz pie maniem rupjiem, bet man šķiet, ka bijuši, arī viņi bija pat traki, jā. Un man šķiet, ka jā, veči man pēc maniem bija pārāk rupīgi, jā. Un tā lai viņi uz pasev žēlējās. Mamuka viss izrako dažus krokam, man kādi roki palika.
Pļautu visu vajag, malku mēs visu vajag, visu darīt, ko tu ko dari. Beidz satan. Tu dabūsi par to tagad. Я не шутил. Не шучу, es pēturušu mašinu un braukšu prom nahuj. Я тебе сказал, Sapratu. если я дам тебе по ногам, как дам, так дам. Соберу весь этот мусор. Atkal klāts 17. datums, un nu jau Eiropas statusā Ēriks atkal dodas ceļā pēc pensiju. Robežsargi tie paši, kārtībā ierastā. Pensija arī tā paša vecā, bet šilds gan jauns. Ērika dzīvē tās jau vairāk reizi nomainītas. Strikte nerakstītie dabas likumi nemainās, un kaimiņu būšana ir un būs kaimiņu būšana allažiņa. Tāpēc nav ko knauzerēties un indulsā dēlu dāvāto šņābī godām jāuzcienā. Ak, tu traku mārga. Redzi, nosti, lūdzu. Nu, lai iekšā, tu ir tu jau pats. liecīgāks un... Tu liesi, Es neredzu vienāds. Tu jau liesi. Es varu pārlietāt, te dāg man... Šitā, Bļet, un pīvsa līdz kakoņi. Šitā, te jādarī. Pīvsa līdz kakoņi. Unikālu kadru, un Ērika, tev pašam jāņem pirmajām. Bļet, ka es nosprāks. Lūdzu. Isos Kristos stojbi minē. Unikāli kadri. Nesaprata. Nesapratai. Kas viņš tāds ir? Bet mīksts gadī. Vai no kviešu vilti, vai no rūs, vai Nu, tad uz tāvu un dēlu veselību. Jā. Mīksts gadī. Nav ne asums, nekas. Jā. Brīnišķīgs šnaps. Jo, tu vēl. Krutki, krutka. Jā? Kā tad? Puh! Krutkas nevar būt. Kāpēc tu domā, ka nevar būt? Nu. Tu dievina sāra. Varbūt tā, jā. Nu, bet taisīts uz pudevu ielcens virsū un vodku un tāds, nu. Tas ir fabrikas standārts. Nezinu. Do šurp, kāda nav. Kur tā ir? 1 L, 1 litrs, 1 L. Apakšā, jā. Только для продажи в магазине без... Šita jau bija skaidra, ko rakstīts. Abās puses ir. Jā. Bez splašной продажи. Es domāju, kas tas tad pa vārdu? Bez splaš... Promīž? Bez splašной, tas ir bez masveida pārdošanas. Nu tā kā masveida nevar, nu, tas ir tā reta. Tāds šiltīts atnāk, nu. Bet tas te ir tā ir ritīgi oriģināli. Oriģinālais, jā. Nu, bet masveids nevar lietot viņu jau. Kāpēc nevar dzert, kamēr tu ģīps tev kādi? Kas tev liec to prieku? Tā gan. Bet bez masveids, redz, te ir oriģināls. Nav nekāds krutkie. Jā, nu var jau būt, jā. Lai nu dieviņš arī tā dod. Garšīgs bija gan, ja būtu vēl vien, tad būtu vēl garšīgāks. Tā neskaties uz mammu, ko tu rausties, lej? Kaut kas traks. Lej. Pazūd no pagalma. Nemaz nerunā pretī, paldies. Nu, tā kā tūlīt uz karstam pēc. Man jau nefilmē, man rokas. Es apgāzīšu otrādā. Stūdie gan. Neņem tu veco galvā. Igauni bonbons paprūvē. Tāds tā Latvijā arī. Varbūt nav tāds. Ir gan. Te. Katram tā ir. Suņu ēdis katrs. Badā. Visu dienu. Žirga badā lupu.
staiga jāpāsiena. Jā, es tikai paēdīšu. Un ko tu tādi paēdi? Ko tev vienā ēdīta, otra iekšā? Nu. Labi, es iet gulēt, tas ir pilvaka maks, paēdis un padzēries un brauc uz māju. Nu, lūk, atkal Armandiņš aizbrauc. Atkal pār pa Ērika būdu pārlaižās lidmašīna ceļā no vienas metropoles uz otru. Atkal pensijas raibā dieniņi garām. Atkal dūmaka pie apvāršana paliek. Nezinu, vai tie tur augšā debesīs zina, kā šitie krūmainā pierobežā Ērikam un viņa kaimiņiem sviežās? Un vai kādu tur augšā vispār tās viņa niecīgās ikdienas būšanas interesē? Un vai Ansīts Brencīts no Mākoņa maliņa redz, kā pļavā ganās viņa grietiņi? Grietiņi, nec.